Par elektroakustiku. Ja jūs esat doma baznīcas koncertzālē un klausaties ērģeļu koncertu, principā tai vajadzētu būt akustikai, ja vien netiek pielietoti kādi papildu līdzekļi. Bet, ja šīs ērģeles, kas skan doma baznīcā, tiek ierakstītas ar mikrofonu palīdzību kādā nesējā, un pēc tam jūs esat nevis koncertzālē, bet mājās un klausaties šīs ērģeles to skaidruni, tad tā jau ir elektroakustika. Vienkāršotā veidā apmēram, kas ir akustika un elektroakustika. Mēs pat atrodamies elektroakustikas laboratorijā Tehniskās universitātes, un tad šeit ir tā vieta, kur dzirdētās lietas par skaņu, par viņas izplatību, apstrādi un tam līdzīgam lietām, teiksim, var veikt praktiski un var pārliecināties, ka skaņa var pat dejot un visu, ko tikai skaņa var nedarīt. Jā. Par šo elektroakustiku un skaņu arī Hammond ērģelēm. Ja mēs, piemēram, lūdzam kādu mūziķi nospēlēt mums la noti uz viena, otra, trešā instrumenta. Teiksim, la nots uz klavierēm, kā skan. Tad mēs paņemsim kādu citu instrumentu, piemēram, Rodes elektropiano, to pašu la. Un vēl kolorītam paņemsim ko vēsturiskāku, senāku klavesīnu, teiksim. Visi trīs instrumenti atskaņoja vienu un to pašu noti, tad viena tā paša frekvence, bet skane katrs savādāk. Jautājums, kāpēc instrumenti spēlē vienu noti, bet katrs izklausās savādāk? Lielāko daļu atbilde būs, ka tie ir tembri, atšķirīgi tembri. Jā, tas pareizi tik tālu, bet tad jautājums, kas ir tembrs? Tad, lūk, no šīs vietas bieži vien ir lielākas grūtības varbūt rast pareizo atbildi. Tādā vienkāršotā veidā var teikt, ka tembru raksturo virstoņu klātesamība. Cik daudz viņi ir? Kādas formas, vai viņu skaita 1, 2, 3, 4, 5 un uz priekšu, cik daudz viņi ir, vai tikai pāra virstoņi, jeb nepāra, kāda viņa forma, cik viņš, kurš strauji pieaug un strauji rimst, cik viņa liela, cik viņš pats liels ir. Un lūk, te ir radīta iekārta, ir analizators un sintezators. Te ir ierakstītas Petrova klavieru la, tā skan oriģinālais la uz Petrova klavierēm, un tā skan sintezētais. Šeit arī redzam varam bildes. Tātad pats la izskatās kā šis zilais tonis, tāds viņš signāls pieaug un rimst lēnam. Un te apakšā dažādas krāsās 7 virstoņi, kuri veido šo Petrova klavieru la tembru. Tad, ja mēs šos virstoņus izanalizējam un saprotam, kāpēc klavesīnam viņš skanēja tā, un kādi tie virstoņi izskatās, kāpēc klavierē tādi un Rodes piano tādi, tad mēs varam sintezēt. Un lūk, te tas sarkanā bilde, tas ir sintezētās Petrova klavieres. Ja piepūlam nedaudz iztēli, tad šai sarkanā signāla formai vajadzētu būt diezgan tuvu līdzīgai kā šai zilajai. Vienkāršotā veidā mēs palūdzam no zvirbulim kaut ko nočiepstēt, ierakstam šo signālu, apstrādājam, izanalizējam harmonikas sastāvdaļas, virstoņus un tad sintezējam. Un kreisā ausī skan oriģinālais zvirbulis, labajā sintezētais. Pēkšņi dzirdam, ka tas sintezētais pēc vārnas vairāk. Tad mēs varam analizēt, kas ir tam harmonikām, viņu klātesamību, kārtas numuru, amplitūdu formu. Un strādājot, veidot, analizēt, matemātiski aprakstot to visu varam iegūt ļoti, ļoti tuvu oriģinālam signālam. Tas pamatā viss ir iekšā modernos instrumentos, arī šajā instrumentā, kur klavieres, viss pārējais skan. Instruments tas pats, tikai mēs izvēlamies citu signālu kombināciju un iegūstam citu tembru. Cik smalki jūs spējat izanalizēt, izprast, jo šīs te bildītes ir, gana tuvu īstenībai, bet viņas var vēl smalkāk analizēt. Cik smalki jūs analizējat? Vai jūs tikai ierakstat signālu pašā sākuma beigās, ja jūs rakstat signālu, ka viņš skan ar ļoti lielu ātrumu un guldat iekšā atmiņā, un tad, kad izanalizē tā forma, tad atkal nākošā iekārta procesors, kas mūsdienās, kas spēj atkārtot to visu, izveidot, uzģenerēt šo signālus, radīt šo formu, teiksim, jeb ātri pārskaņot ģeneratoru, lai iegūtu vajadzīgos toņus, jeb pastiprinātāju sprieguma vadāmu. Principā tās elektronisko komponenšu
ātdarbība, atmiņas ietilpība, pārveidotāju spēja pārveidot signālu, cik smalku izšķirt spēju. Tas viss principā sintetizators. Jo tāds vēstures pastāsts, teiksim, kad sākās rasties šie moderni elektroniski instrumenti, bija tāds bums pagājušā gadsimta 80. gados elektroniskās bungas. Tad par elektroniskām bungām tāds stāsts vismaz man, kas zināms, kad pirmās elektroniskas bungas, kaut kas Japānā laikam bija radītas, bija ierakstītas autentiskas, akustiskās bungas ar ļoti labu mikrofonu, no labu aparatūru ierakstītas, un šis signāls no analogā pārveidos par ciparu signālu. Un tad tādā veidā atkārtot. Tā, teiksim, tapa šīs elektroniskās bungas tika pirmie soļi. Visā pasaulē inženieri, kas izgudro mikrofonus un skaļruņus, un pēc tam ražo, cenšas pēc tā, lai šis mikrofons visus toņus vienādi labi uztvertu, visas frekvences. Un lai skaļruņus savukārt visas frekvences vienlīdz labi atskaņotu vienādi. Tātad tam frekvenču raksturliekam jābūt ideālai taisnei. Diemžēl tā ir tikai vēlme, tā kā apvārsnis, kuram mēs tuvojamies, bet nevaram nekad sasniegt, horizonts. Tā arī šiem mikrofoniem un skaļruņiem. Viņam nav ideālas taisnas līknes, bet pēc tā konstruktori cenšas, ir objektīvas grūtības, kuras nevar pārvarēt, kas aiz konstrukcijām, materiāliem, visu procesiem, un tad ir palīglīdzekļi, kas, teiksim, kompensē, uzlabo to un jātiecas. Bet tiekšanās ir pēc tā, lai šī frekvenču raksturlīkne gan uztveroša iekārta mikrofonam, gan atskaņoša iekārta skaļruņam būtu lineāri taisnajā. Elektrotehniskās aparatūras mikrofona skaļruņa funkcija pamatā ir nedrīkst pārveidot signālu. Kādā tembrā mēs runājam, ja spēlējam instrumentu, tādā pašam arī jāatskan šeit. Nedrīkst tikt veikta nekādi pārveidojumi, jo tas mazāk notiek, jo ideālāk aparatūra, ideālāks mikrofons, ideālāks skaļrunis.